Laipni lūgti mācību programmā Vadītāja loma un atbildība 2. modulī par to, kā izveidot efektīvu darba procesu. Efektīvs darba process ir otrs priekšnoteikums darbinieku augstai motivācijai. Ja pirmais priekšnoteikums ir skaidrs mērķis, tad otrs priekšnoteikums motivētam darbiniekam ir sakārtots darba process, kas ļauj izvairīties no tā, ka kāds darbs tiek darīts divreiz, par kādu darbu izdarīšanu visi aizmirst. Un bieži vien šīs nekvalitatīvie jautājumi rada pamatu konfliktiem gan darbinieku starpā, gan arī pārpratumiem sadarbībā ar klientiem. Tāpēc šajā modulī par to, kā pirmkārt, kā veidot darba procesu, kā par to domāt, un otrkārt par to, kas tad ir šie darba izpildes rādītāji vai citādi sauktie KPI, kas arī ir ļoti būtiski, lai tos mēs nomērītu un zinātu jau jebkura darba procesa laikā un varētu paredzēt to, kā šie mērķi tiks sasniegti vai netiks sasniegti. Bet tagad par visu pēc kārtas. Darba process ir rīcību secība mērķa sasniegšanai. Tātad, lai izveidot darba procesu, primāri, kas ir nepieciešams, ir sarakstīt visas darbības, visas rīcības, kas ir nepieciešamas, lai šo rezultātu sasniegtu. Un tad jau arī ir iespējams paskatīties, kuras no šīm rīcībām ir vajadzīgas un kādā pareizā secībā tās būtu veicamas, lai šis rezultāts notiktu. Un darba process sastāv no soļiem. Tur ir solis 1, solis 2, solis 3. Un, ja mēs runājam par to, kurā vietā tas atrodas šajā vadīšanas modelī, tad darba process ir iekšējās vides definēts lielums, respektīvi process notiek iekšējā vidē, un tas ir pilnā apmērā pieejams, un par to pilnā apmērā var parūpēties vadītājs un darba procesā iesaistītie cilvēki. Darba process ir fokusēts uz uzdevumu izpildu mērķu sasniegšanai. Un šajā procesā tad vēlreiz atkārtojot no iepriekšējā modeļa par to, kādā veidā mēs sasniedzam šos organizācijas mērķus, tad primāri mēs izvirzam mērķi, un tad mums ir process soli pa solim, kā mēs šo mērķi sasniedzam. Procesa nodrošināšanai ir nepieciešams zināšanas un prasmes vai tā saucamās kompetences, un kompetences nosaka tos cilvēkus vai tās prasmes, kas tiks piesaistītas šo procesu veikšanai. Tagad, paskatoties dziļāk jau katrā vienā procesā, tad tas, kā tas darbojās, ir sākot ar to, ka pirmais solis vienmēr būs resursi. Lai jebkuru procesu veiktu vai jebkuru procesu soli veiktu, ir nepieciešama kaut kāda resursa, respektīvi katram procesam ir kaut kāds sākums. Angļu valodā tiek lietots vārds input, kas nozīmē, mēs kaut ko liekam iekšā un tad ar šo kaut ko daram, lai radītu gala produktu vai šo saucamo output. Resursi, tas ir gan materiāli, gan iekārtas, gan arī cilvēki vai kāda cita veida darbspēks. Iespējams arī laiks, jo dažādiem procesiem ir ļoti definēts laiks, cik ātri vai cik lēni šis process vispār var notikt. Tad tas ir pirmais, tad primāri ir šis resurss, tad ir iespējams salikt šo schēmu soli pa solim, ko mēs darām, lai rastos gala produkts. Atgriežoties pie piemēra par kanēļmaizītēm, tad ja process sastāv no vairākiem posmiem, kas ir mīklas gatavošana, cepšana un pārdošana, tad jau detalizētāk izpētot tieši šo darba procesu, kas būtu, piemēram, mīklas sagatavošana, tad pirmais solis būtu sagatavot visus nepieciešamos materiālus, kas ir gan darba vide, nepieciešamie darba līdzekļi, instrumenti, kas būs vajadzīgi, gan izejvielas, kas būs nepieciešamas, lai šīs kanēļmaizītes varētu rasties. Tad otrs solis ir pašas mīklas veidošana, kur tātad ir jau pat fiziska darbība vajadzīga, lai šī mīkla rastos, un šī procesa gala produkts ir izveidotās bulciņas, bet kuras vēl nav ieliktas krāsnī, jo krāsnes ielikšanā jau tas ir nākamais process, kas ir cepšana. Un
Savukārt, lai šo procesu varētu veiksmīgi atsekot, pirmkārt jau katrā solī, un otrām kārtām jau arī tāpēc, lai paskatītos, kā mums veicās virzībā uz gala rezultātu, katram solim tiek noteikts viņa izmērāmais rādītājs vai tā saucamais darba izpildes rādītājs. Tad kurš pateiks, ka ir labi sagatavota darba vieta, kas ir pirmais solis? Un tur varētu būt kaut kādi šie darba izpildes rādītāji, kas, piemēram, bulciņu cepšanas gadījumā ir stāsts par to, cik tas ir izdarīts ātri, vai visiem produktiem ir derīgs derīguma termiņš, un vai tā vide ir tieši tāda, kāda tai ir jābūt attiecībā pēc nolikuma. Ja? Tad otrs solis ir šī mīklas mīcīšana. Tad jautājums, cik ilgā laikā tas ir izdarīts, vai tas rezultāts ir tādā apjomā un kvalitātē, kāds tika sagaidīts. Šie darba izpildes rādītāji mērot katra soļa beigās ir ļoti labs indikators tajā, cik labi veicās vai gluži pretēji, cik neveicās virzienā uz mērķa sasniegšanu. Un, ja, piemēram, bulciņu cepšanas gadījumā viena sadegusi panna radīs kaut kādus zaudējumus, bet iespējams, ka ir vēl resursi un laiks, lai šo kļūdaino posmu salabotu un tomēr līdz dienas beigām radītu klientam vajadzīgo vērtību. Tad citās situācijās, kur mēs novērojam, ka organizācijā ilgstoši kaut kādos procesu soļos netiek sasniegti rezultāti, tie, kas tika sagaidīti, tad ir arī skaidrs uzņēmuma augstākajai vadībai, piemēram, ka ir jāmaina šie stratēģiskie mērķi vai jāmeklē papildus risinājumi, ko varētu darīt, lai tomēr nodrošinātu mērķu sasniegšanu, bet, piemēram, dažādojot produkciju vai mainot cenas, kas ir iespējami, kā vēl kaut kādi iespējamie risinājumi. Tā kā procesu veidošana nav raķešu zinātne vai māksla, tas ir salīdzinoši vienkāršs process, bet prasa iedziļināšanos un laiku tam, lai šos procesu soļus saliktu loģiskā secībā, tā, lai cilvēki labi redz, kurā brīdī sākas viņu atbildība un kurā brīdī viņi savu darbu ir izdarījuši un var ķerties pie nākamā posma. Sakārtots darba process nodrošina organizācijas darbības efektivitāti soli pa solim. Paldies!